Darbie skatītāji, mēs turpinam ar Egitu Matulēnu, privātskolas, pamatskolas pats vadītāja, dibinātāja, brīnišķīga sieviete. Mēs jau te sākam sarunu, ir daudz ko runāt, bet es domāju, tāpat kā jums, man arī bija jautājums par pamatskolas nosaukumu pats. Egita, pastāsti, kā tas ir tapis? Jā, tam nosaukumam tapšanas stāsts ir ļoti skaists, jo kādreiz mēs bijām zem cita nosaukuma. Un kādu laiku ar to padzīvojot, arī mainot telpas uz vairāk piemērotām telpām, mūs sapratām, ka tas vecais nosaukums ar mums īsti nesadzīvo. Un pirmā gadiņa izskaņā, 31. maijā, mēs nācām kopā uz mācību gada noslēgumu, kopā ar visiem vecākiem un bērniem. Un kopā veidojām brainstormingu par to, kāds varētu būt skolas nosaukums. Un pamazām, caur diskusijām, caur savu ideju likšanu, izrakstīšanu uz lapiņām, caur bērnu iesaistīšanu. Protams, bērniem vaicājām viedokli, tā kā tas pamatsastāvs, kas mums bija, viņi ir līdz atbildīgi. Mēs nonācām pie šī nosaukuma, kas ļoti patiesībā pēc būtības paskaidro to, kādi mēs esam, kādi mēs vēlamies būt. Un tas, kas ir svarīgi bērniem, būt pašiem. Tik ļoti sirsnīgi. Ja jūs sajustu siltumu, kas nāk no Egitas, jūs saprastu, par ko es runāju, ir ļoti, ļoti svarīgi cilvēks un viņa aura un tas dvēseliskais status, tas, kas veido kaut ko jaunu. Un es jūs katru ikvienu, kas skatās šo ierakstu video, apciemojiet skolas mājaslapu, palasiet, piesakojiet Facebook lapai, jūs redzēsiet, kad arī no turienes nāk šis siltums. Un šis siltums ir par bērniem un priekš bērniem. Un šeit man ir nākamais jautājums. Pastāst, lūdzu, cik jums pašlaik ir bērniņi un kādi jums ir tā kā skolas attīstības plāni uz turpmāko, piemēram, skolas gadu? Ko es plānojat? Jā. Paldies! Mums ir ļoti lieli plāni. Šobrīd mums ir nedaudz zem 20 bērniņiem. Un, kā es saku, labāk kūksēst pamazām. Un arī mūsu attīstība notiek pamazām, ļoti tādā harmoniskā veidā. Un mēs uzņemam bērniņus arī nākošajam mācību gadam. Un daži jau būs pabeiguši 6. klasi, dosies tālāk. Bet tas mūsu... Jā, tas mūsu mērķis ir izveidot jēgpilnu izglītības formu, kurā mēs sagatavojam bērnus un jauniešus dzīves cēlienam vai dzīvei. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņiem ir sociāli emocionālās prasmes, viņiem ir prasmes komunicēt, viņiem ir prasmes izteikt viedokli, viņiem ir prasmes pašiem sevi aprūpēt, par sevi gādāt. Veidojam līdz atbildību, mēs iesaistam bērnus visos procesos un vaicājam viņu viedokli daudzkārtīgi, daudz dažādās lietās. Viņi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā. Un es skaļi neteikšu to lielo sapni, kuru mēs gaidām kāda projekta ietvaros, bet mēs ļoti, ļoti ceram saņemt atbalstu un īstenot, ko priekš mums ļoti grandiozu, kas tikai pastiprinās visas apgūstamās prasmes bērniem, jo es zinu, ka man kā mammai gribās, lai mans bērns aizejot dzīvē, viņš ir pašpietiekams, viņš spēj par sevi parūpēties, pavisam ikdienišķās mazās lietiņās, izmazgāt veļu, pagatavot ēst, izdomāt budžetu vai plānot budžetu un zinu, kur viņš vēlās doties. Un tas viss mācību procesā ir ļoti svarīgi. Un piedzīvot arī to ikdienu un skolu. Jā. Es aizvien, nevis biežāk, bet es dzirdu no Egitas to pašu stāstu, un šeit ir ļoti uzmanīgi. Es vienmēr vēroju un ieklausos, ko man pastāsta par kādu produktu un pakalpojumu. Un šajā gadījumā skola arī ir gan produkts, gan pakalpojums. Un
es neteikšu, ka vēsture atkārtojas, bet tas ir tas pats tas, ko es dzirdēju no paša sākuma, ka mēs ar Egitu iepazināmies. Un šeit ir atslēgas vārds bērns. Un tas, kad Egita un viņas kolektīvs iesaista bērnu, un bērna viedoklis ir ļoti svarīgs arī ikdienā. Pastāsti, kā tu esi izveidojusi sev apkārt kopienu ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kad jūs tagad darbojaties kopā ar bērniem priekš bērniem? Jā, te nāk tālāk fizikas likuma, lai šo paskaidrotu, ka līdzīgs pievelk līdzīgu. Un mēs esam veidojuši dažādus kopienu stiprinošus pasākumus, tie ir krāmu tirdziņi vai dārza tirdziņš. Mēs piedalāmies māju kafejnīcu dienās, kur bērni un vecāki gatavo kopā ēst un piedāvā to apmeklētājiem. Iesaistam vecākus, vaicājam vecāku viedokli un tāds tādu atrod, tādā pozitīvā nozīmē. Un jāsaka, ka tajā brīdī, kad mums bija strauji jāmaina telpas, es piedzīvoju tādu brīnumainu sajūtu par to, cik visi vecāki bija saliedēti, ka vienā dienā mēs varējām es pat neatceros, cik bija mašīnas, bet tas bija kādas 4-5 stundas, kad mēs izvācāmies un pārvācāmies uz jaunajām telpām. Tas bija vecākiem vispār nebija jautājums, vai to darīt vai nedarīt. Mēs, jā, protams, mēs kopā, mēs taču kopā. Vai tāds, wow, ka tā var. Un tas parādīja to, ka šiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem mums katram ir vēlme piederēt kaut kādai savai kopienai, kur mūsu uzskati un vērtības ir līdzīgas. Un jā, tāpat arī bērniem, man liekas, viņiem ir fantastiska iespēja augt vidē, kur nevienmēr mēs ar vecākiem par visu esam vienoti un ne visur mūsu viedokļi sakrīt. Un mēs arī mācāmies procesā un darot, bet viņi redz, kā mēs veidojam diskusiju, kā mēs risinam situācijas, kā mēs risinam konfliktus. Jūs izmantojat un ieviešat mākslīgo intelektu? Jā, mēs obligāti izmantojam mākslīgo intelektu. Tas ir fantastisks instruments, ko darīt. Un kāpēc darīt grūti, ja var darīt gudri. Un jā, mēs esam par tehnoloģijām, mēs esam par to, ka ir jāiet līdzi laikam, un es saprotu, ka nevis vērtīgs ir tas bērns, kurš zina no galvas visas teorijas matemātikā vai latviešu valodā, bet vērtība ir tā, ka tu esi cilvēks pirmām kārtām, tu esi personība, tu esi garās, stipras cilvēks, un tu zini, kā operēt dzīvē. Tā kā cirkā ar bumbiņām, ja, kad te ir man bišķi jāpieliek piepūli, te man ir tā kā jāapzinās savi resursi, te man ir jāvirza savu uzmanību, te man ir bišķi jāsaņemās, te man bišķi jāatlaiž, ka viņš dzīvo savu dzīvi saskaņā ar sevi. Tā kā man liekas, tā ir tā vispār izglītības vērtība un jābūt būtu mērķim. Ja domāju, kāda būtu sabiedrība, ja mēs visi tā būtu auguši? Es iedomājos, un es vienkārši domāju, ka ja man būtu laika mašīna, tas, ko es patiesi vēlētos mainīt, ir manas skolas gaitas, mana pieredze. Un es esmu bezgala pateicība tādiem censoņiem kā tu, Egita, un visai tavai kopienai, un līdzīgi domājošiem, kas veido mūsdienu jauno sabiedrību, skaistu, jēgpilnu, modernu, nepametot šo valsti, nepametot Latviju. Bet būvējot un pārbūvējot pamatus un darot to kopā, rokās sadavušies no pilsētas uz pilsētu, no pagastu uz pagastu. Un tas nav vienas dienas darbs un nav vienas dienas svētki. Bet ja mēs katrs ik viens pieiesim ar prātu, sirdi, jēgpilni pie šī jautājuma, tad ļoti īsā nākotnē arī mūsu sabiedrība kļūs siltāka, modernāka un iedvesmojošāka. Paldies tev, Egita! Jā, paldies tev!